Leona gatavojas vizītē pie sava ginekologa Apses. Kristam rodas cerība, ka Rita tomēr ar laiku varētu būt viņa draudzene. Vadims izklaidējas ar Santu. Leons cenšas kaut ko noskaidrot par Denisu. Silvija saprot, ka Vadims viņu krāpj. Santai izdodas pielabināties Vadimam. Denis pasaka Leonam, ka ir Elizabetes vīrs. Labdien! Es te atnesu pastu no Miervalda. Es atvainojos, es neesmu formā biju izskrējis uz veikalu. Ja viņi stāstīja, cik viņi ir priecīgi. Ķeramies pie lietas. Labi. Kāda rīkojumi? Nu, kāda rīkojumi? Jūs taču atnācāt visam citiem iemeslu dēļ. Kādu? Nu, kāpēc jūs izliekaties? Gribējāt aiziet prom no darba? Atnesāt man iesniegumu rakstiskā formā. Dodat šurp, es varu parakstīt. Tas kaut kāds joks? Dodiet. Jums jau no laika jākravā mantas prombraukšanai. Pagaidiet, kādu prombraukšanu? Kāda aiziešana no darba? Kāpēc jūs nepateicāt, ka jūs esat precējusies? Vēl viens solis un mēs paliksim šeit, divi vien. Skatoties, kā aizloga laiks melun, projām skrien. Viss jau notiks tik un tā, vai tu tici, vai ceri, vai nē. Acis pilnas brīnumiem, šodien un tieši te. Izelposim kopā visu, kas sāk. Vai tu tici, vai nē? Leon, man katrs jūsu vārds ir pārsteigums. Man visu vakardien bija viens liels pārsteigums. Es neko nesaprotu. Nesaprotu. Pajautājiet Denisam Tarasovam. Kāds viņam ar to sakars? Vistiešākais, viņš vakar bija ienācis pie manis. Tā. Un jūs to nezinājāt? Nē, Nu, kā jūs to varētu nezināt? Viņš gribēja nokārtot jūsu darba attiecības, lai jūs varētu aizbraukt prom tūlīt pat, un jums nebūtu jānostrādā mēnesis paredzētā laika. Es viņam neesmu neko tādu lūgusi. Tad jūs darīšana noskaidrojat savas attiecības savā starpā. Ar kādām tiesībām? Tieši tā. Es arī pajautāju, ar kādām tiesībām. Un viņš atbildēja ļoti vienkārši. Ar vīra. Atvainojiet. Aivariņ, te Zenta! Aivariņ, man uz mirklīt vajadzētu tikt iekšā. Man numuriņš jāiztīra. Te nekas nav jātīra. Nu, beidz, tas nevar būt. Es jau vairākas dienas neesmu bijusi. Tev tur tas kultūras slānis būs izveidojies pietiekami biezs. Zenta, es jau tev teicu, te nekas nav jātīra. Nu kā, nu vismaz atkritumus es iznesīšu. Aivariņ, varbūt tu tīros dvieliešus paņemsi, ko? Man nav vajadzīgi nekādi dvieļi, nekāda uzkopšana. Man neko nevajag. Kāpēc pateici Leonam, ka es eju prom no darba? Ko? Tu esi atgriezusies. Sēdi. Es tev jautājumu uzdevu. Es dzirdēju, apsēdies, bet visu var arī tā mierīgā. Sēdi. Atbildi. Ko tieši? Kāpēc tu man, neko nezinot, aizej pie Leona un stāst, ka es eju prom no darba? Tu taču ej prom no darba.
Es iešu vai es neiešu, to izlemju es. Denis, man nav vajadzīgs, ka man aizstāv. Es neesmu maza meitene. Man piedod, es aizmirsu, ka tu esi tā, kas aizstāv mazas meitenītes. Tu pēc ņirgāties, ja? Nu, kā var neņirgāties par tādu absurdu, ko? Tik situēta sieviete, kā tur var nestrādāt līdz mūža beigām, bet tu iedomājies būt par guvernanti. Līdz mūža beigām. Es tev kaut ko varētu pateikt par tām mūža beigām. Labi, piedod. Piedod. Kafiju, varbūt. Es nedzeršu ar tevi tagad kafiju. Nu, kas tev tā satrauc? Man riebjas, ka iet un stāsta, ko es domāju vai ko es darīšu. Stāsta, ka ir mans vīrs. Bet mēs taču precēsimies. Es tev esmu devusi jāvārdu. Pirms kāda laika devi. Mēs šobrīd nerunājam par to, kas bija pirms kāda laika. Bet vai nav vienalga, ko es tam Timermanim pateicu? Vai esmu tavs tēvs, brālis vai vīrs? Ko? Tu ar viņu guli? Jā. Čau, Guņš. Nāc iekšā. Čau. Nu? Nu tad tā. Man ir izdevies šo to uzrakt. Es dzirdēju par tādu juristu kantori Z un Ko. To bišķi Ziemelis un Ko. Nē, nu. Nu, redz, tas kantors pieder Elizabetes tēvam. Un šitais Denis, kā viņam tu te uzvārdā, Tarasovs. Jā. Tur strādā. Tu pusties kādas lietas, ko? Nu jā, bet tam visam vairs nav nozīmes. Kādā? Kas tas pa velti raku? Nē, paldies, Guņš, viss ir kārtībā, bet saprot, nu šobrīd tam nav nozīmes. Kāpēc? Tāpēc, ka Elizabete Ziemela un Denis Tarasovs ir vīrs un sieva. Ko? Jā. Tas gan ir labais. Un viņi tad dzīvo viena pati. Tāda nevainīga, mīlīga, vientuļa meitene, kas viņu mūs visu laiku ir čakarējusi. Kādu suņa dēļ tas bija vajadzīgs? Zini, man liekas, ka šajā viesnīcā sen jau viens otru čakarē. Kas tev te vēl kāds? Mēs tagad nerunājam par Timermaniem. Bet par ko tad mēs runājam? Par tevi. Par to, kā tu rīkojies. Bet es tev gribēju palīdzēt. Tu pati teici, ka tev vajadzīgs laiks, lai pabeigtu šeit uzsākto darbu. Un es tev iekonomēju šo laiku. Bet tad es teicu, ka es iešu prom no darba. Un tā varēja saprast pēc vakardienas sarunas. Man liekas, ka tu saprati to, ko tu gribēji saprast. Nu, kaut vai es sapratu to, ko es gribēju saprast, bet tu taču nestrādāsi šeit par auklīti. Es strādāšu vai es nestrādāšu, es izlemšu pati, Denis. Ja, nu, agrāk tev nekas nebija pretī, ka es tavā vietā paveicu kādus juridiskus jautājumus. Pateikt, ka tu esi mans vīrs, man liekas, nav nokārtot juridiski jautājumu. Rita, tu tūlīt būs gar zemi. Es tev saku. Tik nogurusi jau nu es vēl neesmu. Jā, ja tu zinātu to, ko nu pat uzzināju es, tu būtu pilnīgā autā. Nu, intriģēji. Tu zināji? Tu zināji, ka pa viesnīcu klīst slepkava? Jā. Viņš tikko uzgāja pa šitām kāpnēm. Jau nu izbeidz. Es runāju nopietni. Tu zināji, kas tad mums te viesnīcā dzīvo slepkava? Gunāriņa godvārds, baigi daudz darba, nav īstais brīdis. Tu nemaz negribi dzirdēt, ko es teikšu? Nu par ko? Tu par to nezināmo ļaundaru, kas mums pagribās atdauzīt to dārgo vīna pudeli? Netak. Es runāju par Solveigu. Vai, Dieviņ, nu tu gan var muldēt vienmēr. Es nemūlu Dievu godu vārds, man tikko Leons pastāstīja. Jā, viņi ir novākusi savu pirmo vīru un par to pat sēdējuši cietumā. Nu, beidz, tā taču nevar būt. Nu, es tev saku, Leons to stāstīja. Kāpēc, lai Leons izdomā tādus stāstus? No kurienes tad Leons to ir uzzinājis? Ui, piedod. Jā, lūdzu. Kurš numuriņš? Jā, klausos tūlīt. Pasūtījums? Jā, bet es ātri. Tu būsi kafejnīcā? Jā, es tā domāju. Nu, tad tu man arī izstāstīsi. Ir nu gan jaunumi.
pasaki man godīgi, kas tev ar to Timermanu ir? Es tev jau teicu, es varu atkārtot. Viņš ir mans darba devējs. Tu tev ar viņu nekā nav. Bet mēs nerunājam tagad par Timermanu. Mēs runājam par tevi. Nu, to ir grūti saprast. Ja, bet ko man tagad nošauties? Tu nesaproti, ka es gāju pie tā Timermaņa tikai tāpēc, lai tu ātrāk varētu atgriezties mājās. Paklau, ja man vajadzēs palīdzību, es tev palūkšu. O, kāds pārsteigums. Dūkulīši atkal matus skalda. Par ko tā asins izliešana? Redz, tavs draugs domā, ka es esmu viņa īpašums. Ka viņš var manā vietā runāt un darīt. Vai tad tas nav jauka, ka tavā vietā kāds cits kaut ko domā? Es ar sev brīžiem gribētu rezervas smadzenes. Denis, tu negribētu būt mans īpašnieks? Nu, par ko ta fūrija atkal vēdera mētāja? Tur jau tā lieta, ka ne par ko. Es gan redzēju, ka princese atkal uzpūtusi vaidziņas. Ko tad tādu gaisīgu pateici? Nu, ko es viņai paprasīju? Kas viņai ar to Timermanu? Kādu vēl Timermanu? Viņš šitās te viesnīcas īpašnieks. Bail, kā Elija viņai saķērusies. Ko? Kāpēc tu domā, ka viņa starpā kaut kas ir? Es vienkārši redzēju, kā tas Timermans uz mani paskatījās, ka es pateicu, ka esmu Elija vīrs. Ko tu viņš darīja ar acīm lāzeru šāvu? Nē, nu, tiešā vārda nozīmē nē, bet, nu, sajūta tāda bija. Nu, kā viņi uz to visu reaģēja? Tu jau redzēji. Tu tiešām domā, ka viņa starpā ir kaut kas baigi nopietns? Es nezinu. Varētu būt. Man ir tāds sajūta, ka Elija ir svarīga, ko tas vecis par viņu domā. Ne jau velti viņš šeit tā uzsprāga. Bet mierinājums ir tāds, ka viņi savās jūtu izpausmēs diezko tālu nav tikuši. Un tev liekas, ka tu esi nokavējis savu pēdējo vilcienu. Nē, es domāju, ka es tieši paspēju pēdējo vagonu. Ļoti labi, ka mēs šeit uzrīkojam konferenci, tāda būtu par vēlu. Un ko tu taisies darīt? Neko. Jāiet pastrādāt. Citādi Elija papucīts nesapratīs. Pareizi, veco ziemēlu nav ko kaitināt, citādi izlidos no viņa firmas kā korķis no pudeles. Dabūs strādāt ar mani vienā kaktu kantorī par vēdera tiesu. Nē, vecīt, dzīvē dzirksteli nav ko zaudēt. Kas ir, tas ir, jā. Nu, Gunāriņ, kā tev tur tie juristi? Viss kārtībā, nesūdzās? Viss kārtībā, viss kārtībā. Jā. Es tikai nu pat uzzināju kaut ko tādu, Nu, stāsti. kam pat man bija grūti noticēt kādu brīdi. Ej, nu stāsti, kas liet? Tu zini, tu labāk apsēdies. Gunār, tu nebiedēji mani. Ja mēs runājam par biedēšanu, tad es tavā vietā tepat kaut kur par rokai paslēpt kādu gaļas cirvīti. Nu, kas tā par ērmošanos? Nu, Tā nav vērmošanās, Mildiņa. Tā ir īstā realitāte. Kas? Tu zināji, ka Solveiga ir slepkava un cietumniece? Gunār, tu neņem šitādas vārdas mutē. Nē, nu, ja tu man netici, pajautā Leonam. Kā viņa cietumā sēdējusi kopā ar Martu? Ko? Jā, un ilgi sēdējusi par to, ka pirmo vīru nomušījusi. Gunār. Un kad tas viss atklājās? Nu, tagad, pirms pāris dienām. Tagad man ir skaidrs. Kāpēc Aivars aizgāja no saviem apartamentiem un dzīvojās pa to luksus numuru? Tas taču viņam ir šausmīgs trieciens. Bet es domāju gan. Ja domāju, apprecēties un uzzināt kaut ko tādu, tur jau jebkuram jumts aizbrauks. Un tu pēc vis tā esi viņu redzējis? Nē. Nē, es ar viņu runāju nekas. Ārprāts un Aivar, viņš ir tik labsirdīgs, viņš ir tik nepasargāts un taisni. Tādus tas ķer visvairāk. Nu, kā mēs viņam varētu palīdzēt? Nu, tādā ķezā viņš ir nonācis tagad. Pagaid, Milde, ne jau viņš vien ir ķezā. Mēs visi esam ķezā. Kā tad tā?
Nu, bet kā, nu, bet iedomājies, te brīvā vaļā blandās slepkava. Nu, pipar tev uz mēles. Nu, Gunā, Es tiešām. domāju, ka nu. pipariem te viss nebūs līdzēts. Un par to cirvīti es domāju nopietni. Starp citu, Milda, tu nekad tā viņai īpaši neesi patikusi. Gunā! Mām! Tu man neko neatnesi? Nē. Bet es taču tev lūdzu, aizej uz veikalu un atnes man kaut ko ēst. Tas nav nepieciešams. Tu gribi, lai es te nomirstu badā? Vai tiešām ir tik grūti izdarīt tādu sīkumu, kā aiziet uz veikalu un atnest kaut ko ēst? Nav grūti. Nu, bet tad lūdzu, aizej uz veikalu un atnes kaut ko ēdam. Es gaidīšu. Mām. Tagad, kad visa pasaule ir pret mani sazvērēsies, vienīgais cilvēks, uz kuru es varu paļauties, nevar izdarīt tādu sīkumu, kā aiziet uz veikalu un atnest man gabaliņu maizes. Nu, ne jau tā, ka es nevaru, vienkārši tas nav nepieciešams. Es pati zināšu, kas man ir nepieciešams un kas man nav nepieciešams. Jā, pēc notikušā tagad visu mūžu sēdēs istabā. Varbūt palien apakšā zem gultas tur būs drošāk. Beidz. Tas, ka tu tagad iebāzīs galvu smiltīs tā kā strauss, tas neko nelīdzēs. Ir jārīkojas pilnīgi pretēji, ir jāizliekās, ka nekas nav noticis. Es nevaru. Man liekas, ka viņi visi lūr uz mani caur sienām. Nu, bet tā nav, tās ir tikai tavs iedoms. Neviens uz tevi nelūr. Ja tu sēdēsi istabā, tad gan sāks lūrēt. Padomās, ka kaut kas nav kārtībā. Man jau no domas vien, ka man jāsatiek tā Milda un Zenta, man nelabi metās, es nevaru. Ko Milda un Zenta? Kāpēc tev liekas, ka visi kaut ko zina? Es, piemēram, neko tādu neesmu pamanījis, neviens uz mani šķībi nelūr. Kaut gan es taču esmu slepkavas meita. Es domāju, ka Aivars nevienam neko nav teicis. Tu domā? Es esmu gandrīz pārliecināta. Es domāju, ka tas paliks starp tevi un Aivaru. Tā kā taisies. Ja tu gribi ēst, ejam uz kafejnīcu. Es nevaru, nē. Mām, galva augšā. Nevaru. Viss celies, ejam. Nē. Kas tā nu ir? Tev sirdi ir slikti? Nē. Varbūt ātros vajag Pāries. Nekas nav. Klausies, varbūt Leonam piezvanīt. Nevajag neko. Laic kā. Labāk pasaki, kā Aivariņam klājās. Tu taču par šitām dienām esi viņu satikusi. Tā, vaigā es nemaz neesmu satikusi. Nu, bet tu taču gāji uzkopt viņu numuriņu. Nu, gāju, bet viņš man nelaid iekšā, neko viņam nevajagot. Ārprāts, ka nav jau kaut kas atgadījies slikts, ko? Kā slikts? Ne, nu man ar tā jocīgi likās. Jā. Viņam šito nevajag, to nevajag. Kas te noticis? Vai nav saslimis, ko? Nu, nav jau brīnums, ja cilvēks uzzina kaut ko tādu. Paga, ko viņš uzzināja? Man jau liekas, ka te kaut kas notiek, un man neviens neko nestāsta. Es atkal būšu palaidus garām. Es nezinu, Zent, es nezinu šoreiz, kā lai es tev to pasaku vispār. Ārprāts, tas ir ārprāts. Nu, klausies, nu saki, kā ir. Sāc no viena stūra un stāsti visu laukā. Solveiga. Nu? Ir noslepkavojusi cilvēku. Un viņi par to ir sēdējis cietumā. Nu, tā jau man likās. Man jau tā sen likās. Gunār, nu stāsti. Nu stāsti. Nu, kāpēc tu tā dari? Ja tu iesāki, tad turpini stāstīt, dzirdi? Nu, kas ir? Nu, stāsti. Nu, ko tur stāstīt? Nav nekas, ko stāstīt. Nu, visu pēc kārtas. Nu, kas tur ir noticis? Nu, kas noticis? Nu, paņēma cirvi, atvēzās un tankš pa galvu. Nu, viss. Ārprāts. Es pat negribu to iedomāties. Kā nu, bet tu iedomājies? Asinis žļērkst. Un šeit stāv ar asiņainu cirvi. Bet kāpēc viņi to izdarīja? Ir taču jābūt kaut kādai motivācijai, lai cilvēks kaut ko tādu izdarītu. Labdien! Ko tu stāvi? Ej un apkalpo. Es neiešu. Kas tas tur? Nezinu, pasaka, ka te tūlīt būs žurku un kukaiņu indētāji. Pašas aizskries. Ja tu gribi apkalpot, ej pats. Es vienmēr esmu teikusi, ka tā Solveiga nav labs cilvēks. Man toreiz tā bija žēl, Aivariņa, ka viņi sagāja kopā. Es taisni tā kā jutu. Ko tu runā, laika jau atpakaļ nepagriezīs.
Bet tagad mums ir jādomā, kā Aivariņam palīdzēt. Dzirdēju, ka viņš tur viens pats sēdēdams sev kaut ko sliktu Milda, nepadara. beidz, nesatraucies, dzīvs viņš vēl bija. Es tikko aiz durvīm ar viņu sarunājos. Un ko viņš tev teica? Neko viņš neteica. Dvieļus viņam nevajag uzkopt, nevajag Jā. nekā viņam nevajag. Jā. Klausies, bet ja viņš tur vairākas dienas nenāk ārā no numuriņa, viņš taču ēst kaut ko grib. Es esmu pilnīgi aizmirsus. Pakaisi tūlīt. Sēdi, es pati tikšu. Labi, nu tā palīdz man. Tur ir jābūt salātiņiem, desiņai, lasītim. Zini, ka viņam tagad karsts buļļoniņš derēt, bet mums tur ir zupiņa. Paņem to zupiņu jau un... Bet Zenta, mīļā, ka viņš viens tur sēdādams nesāk dzert. Tu, kā tagad ies, tev vajadzētu paņemt līdz kādu vīriešu cilvēku. Nu, droši paliek, droši. Kur tas Leoniņš tagad varētu būt? Milda, beidz, es ar dzērājiem esmu pieradus. Vai tā mans nelaiķa vīrs Jānītis, tavs dēls nedzēra? Dzēra pa laikam. Es vienmēr tiku galā. Bet tad gan, Zentiņ, tikai pa labam ar to Aivariņu, ja? Lūdzu, tikai pa labam. Ar dzērājiem vienmēr pa labam. Es neiešu viņas apkalpot. Tas ir tavs darbs. Kas tev notiks? Ja nekas nenotiks, tad ej pats. Lūdzu. Kāds ir īpašais dienas piedāvājums? Dienas piedāvājums ir iekšā ēdienkartē. Kas jums ir tāds garšīgāks? Mums viss ir garšīgs. Un iesaki kaut ko. Es nevaru neko jums ieteikt. Un kopš kuru laiku tad mēs jūs? Es pārdomāju. Mam! Aivariņ, es atnesu tev paēst. Aivar, nemuļķojies. Tu guli? Aivar, nu neniķojies, es zinu, ka tu tur esi iekšā. Es negribu ēst. Nu, bet drusciņi tomēr ir jāiēd. Es esmu paēdis. Aivar, vienreiz dienā ir jāiēd kaut kas silts, un mēs ar Mildu, mēs tā centāmies. Nu, lūdzu, atver durtiņas. Tu dzirdi? Nu, ja tu negribi ēst, zupiņa tomēr tev ir jāpagaršo. Un kādu mandarīniņu? Aivar, nu nevar visu laiku pārtikt no krāna ūdens. Tu dzirdi mani? Atver durvis. Nu, kamēr tu tur tielēsies, zupiņa atdzisīs. Paka. Man tā paplāte ir platāka par spraugu durvīs. Nu, dod, es nolikšu to paplāti. Ak, kungs! Aivar, kā pie tevis te izskatās? Un tu man teici, ka tev nevajagot sakopt, ko? Zentiņ, noliec lūdzu to paplāti un ej tagad prom. Pagaidi, tagad tu man ieēdīsi siltu zupiņu. Aivar, vai es tev neteicu? Vai es tev neteicu, ka tev no tās Solveigas nekas labs nav sagaidāms? Un tagad šeit tev. Pēc kā tu izskaties? Pēc cilvēka tu vairs neizskaties. Jā, ko tu teici? Ko tu brīdināji? Un toreiz, ka viņa man ar to nazi draudēja un pēc tam sevi sadūra. Toreiz neviens man neticēja. Klausies, Aivar, ja cilvēkā ir tādas slepkaunieciskas tieksmes, viņš nekur nepazūd. Zentiņ, lūdzu, ej tagad prom. Mām, kāpēc tu aizskrēji? Tu redzēji, kā viņus mums skatījās? Tu redzēji, kā Gunārs ar mums runāja? Tu man gribi teikt, ka neviens neko nezina? Visi zina! Man nav šeit dzīves vairāk. Mam, pagaidi! Bet vispār ir jautri. Ja nu mēs tā kā realitātes šovē mums ir pašiem savs killers. Un mēs nemaz nezinām, kas tur patiesībā ir noticis. Varbūt ka tā vispār ir tikai pati aizberga virsotne. Iedomājies? Ja nu viņi katru nedēļu pa vienam. Fuj, nu beidz.
Kaut gan kāds tur brīnums, ja vienreiz viņi to ir izdarījusi, kāpēc viņi to nevarētu izdarīt vēl? Un kā tagad jūtas Aivars? Ak, Dievs. Skaisti uzticās cilvēkiem viņa. Lūdzu. Ja lai šī tāda savā ģimenē, un tad brīnies. Labi, ka tas tomēr atklājās, ne? Kā domā, ko Aivars tagad darīs? Mamma, vai tev nav vienalga, kā viņi uz tevi skatās? Tu jūties kādam parādā? Tu esi vainīga kādu priekšā par to, ko tu esi izdarījis. Tu esi atsēdējis no zvana līdz zvanam, tev nevienam vairāk nav jāatskaitās. Es viņus visus! Mammu, tas, ka tu tā reaģē, tas tikai pierāda, ka tu rēķinies ar viņiem, ka tu jūties kādam parādā. Tev nav jābaidās no katras apkopējas. Galvenais ir, ko domā Aivars. Pāriem nav nekādas nozīmes. Mam, nomierinies, viss būs kārtībā, mēs tiksim ar to galvu. Viņi visi nožēlos, tiesneši atradušies. Suņi. Toreiz man likās tā sieviete, viņa ņems un man nodurs. Un es aiz bailēm papīkstēt nevarēju. Bet neviens jau man neticēja. Un viņa pēc tam ņēma, redz, pati sev iešņāpa sānā. Un tu, Aivar, tu jau mani atlaidi no darba. Tu iedomāties nevar, kāds man tas bija trieciens. Piedod man. Ir jau labi. Es nedusmojos. Es Aivar saprotu, tev tā bija jādara. Būs labi, tu saņemies, būs viss labi. Būs labi. Vēl viens solis un mēs paliksim šeit, 2-1. Izskatās, ka viņi tur tagad dzīvo. Nevar būt, beidz. Nu, bet kā es tev saku? Viņš sagaidīs īsto brīdi un ierāpsies viņa gultā. Tu beidz, tu domā, ka Aivars ar viņu guļ? Nu, bet ko tad citu viņi dara? Televizoru skatās. Vai tu tic?